mans vārds ir Bruno Reis, un tas ir 3-7-1 battles. Ata centrs, vai mēs varam iedot troksni? Tas ir ceturdaļfināls. Karsts sūds, 5. sezona, 8daļfināls bija fantastisks, mēs ejam tālāk. Viens cilvēks no dalībniekiem šajā battlā krīt ārā. Viens dabūs papildus 2 battles, jo viņam vajadzēs cīnīties gan pusfinālā, gan arī finālā vai pat 3. vietu. Ja? Tā kā vienu cilvēku mēs vairs neredzam. Bet pirms mēs sākam, es gribu iedot lielu troksni tiem, kas ir augšā. Un tas ir BCU sports, iedodam maksimālu troksni! Ok, let's go! Reper, pa labi no manis pasaki, kā tev sauc? Jau Serpentīns, a.k.a. Serpis, a.k.a. Young Serp. Super! Reper, pa kreisi no manis saki, kā tev sauc? Jā, chill. F6 laiks funkcija, jau zini. Ok, pēc izlozes, ko jūs redzējāt Vapify Green Roomā, jā, pirmais sāk Serpentīns, pirmais battles, pirmais beats, pirmais ceturdaļfināls. Iedodam maksimāli troksni! Melošeik, let's go! Jā! Beidzot man ir tā iespēja pret tevi uzpatlot, veču. Davai! Pastīsimies, vismaz ceru būs 2 flow tev šoreiz. Yeah! Rakstu pantus lieli bāri, jūs visi vienādi. Jums liekas viņš ir labs, es esmu tā kā piecstādi. Kauns par tavām dziesmām, flows un rīmas iespārt. Pantiem taviem paredzētas cita veida iestāds. Rukām melno darbu, pēc tam iepis ogu weekendā. Uz bīta turos ilgāk nekā tu, bļaļ, minetā. Cilpo pakaļ reperiem, lai iedarētos sistēmā. Sešinieks tu esi, tas jau rakstīts tavā niknējumā. Atnāk ķipa batlot lieli pauti, visi bīstas, bet caur brillēm tavām redzu tikai 2 šauras pīstas. Sāc jau stāvēt rindā, bļaļ, uz Angliju pēc vīzas, jo kruces tā kā tu pēc manis knapi paliek dzīvas. Sapisies ai tišķiks, pret manīm vēl tu gribi nākt, tās sēklas, ko tu kurī, bļaļ, tev laikam pārāk šķirī, brāl. Tu esi līdzīgs vecam androīdam, vai tu zini kā? Ne tu un ne tas androīds pat nevalk 2G. Dziesmā saki dabūt 10-nieces, varbūt taisnība, jo netiek viņas garām tev. Sākums skolas gaitenī, saka nāk no ielām, puika Anglijā tu rajonu. Par ko tu runā, bļaļ, tu nāc no Kuldīgas, tu pajoli. Batlu karjerā ir sūd, šo faktu zina visur. Pret 4 batlo atlasē ar mokām knapi iztur. Pret 5 iepis sūdīgāk un mētā huiņu tīzlu. Sanāk esmu 6. numurs, tevi drāžu tā kā bīzlu. Saki, funkcija ir banda, aizveries tu mudak. Tā viņa saucamā banda ir prosta viņš un vēl viens fujaks. Dalo sūro džeku, bet tev slapi jau ir bruncīši. Tu esi šajā repa spēlē errors, nevis funkcija, pida. Ok, iedod troksni Serpentīm pirmajam raundam, kā jums patika? Pirmajā raundā atbild funkcija, F6 laiks, iedodam troksni. Yeah. Let's go, Melošeik! Ko tu vari dirstā? Ko tu vari dirstā? Yeah, aiz. Funkcija. Ok. Op, dod man enī, es kā goč, atnāc pacelta debī. Domāju, debīli izcēlies tikai tad, kad normāli pretinieki nebija. Šitam nezvēs redī serpī, neredz pretinieki pretī. Vecīt esmu sērtī, darīšu visu, lai arī šogad tu netiec uz semī. Šikais nebūs obligātais dienas, nāfujaks piesaka karus bīt. Kāds 3-7-1, es te 1-8-7 taisu līd. Fujas, kas vienmēr pusē papis, pret mani neizmainīs narratīvu. Saprat, šitais karšas rīles, bumboja tev kā Palestīnu. Grib bīv šitais frūtī džeks, iedošu viņam to sizzling hot. Manā grāmatā ja nāc jau 3. reizi. Tas nav bonus loks, tagad irsāšu to meatbot. No džungļiem ej pat taisnos top, kā leģenda ienāc līgā. Tāpēc plānoju paņemt čempionu spot šo līgu. Labāk līvo, jo tu pacels kaus tikai, kad būs līgo. Pohuj Serpentīns vai Dīvo, abas divas no kur īpa tīro. Pa īsto, ko kāds tiktokās brikol.
Tu izskaties pēc fuja, kas reklamē seminārs par kripto ar savu stock dripķi Big Boy. Tavu market dipoja. Fujaks cip mega bālers savu 100 daļu no Bitcoin. Bļa, fujaks tāda kuts. Gan jau krāns izstās pēc klitora, smags sūds, bārton, bļa, fujaciņ, you got shit on. Tu paņēm beat no Galaktīzijas, parādīšu, kā jārapoz viņu. Grib eiro, bet nav tev vīzija, papis tikai kā Markus Riju. Tagad es rapoju uz tavu beat, tu pagaidi tikai pļā round 2. Parūpēšos, lai eisa pistu mājās savu New Yorker stilu. Serpentīšu šojem papis, bļa, sorry, es atkal spoiloju. Šitais fujaks cip ir prospektos, bez paziņojumu, ka viņš joinoja. Jo ar visu to, ka tu poučoji, tad, kad viņi tev approachoja, es dzirdēju, tev bija jābūt uz Prospekt Cypher, bet tu studijā, bļaļ, čaukoji. Tā bija? Ko tu vari dīrstjā? Ej, jau kā jums patika pirmais rauns? Karsūts. Serpentīnam jāiesāk otrais rauns. Melošeik, let's go! Čuvak, bļet, to ķipā ar fake info domā, bļet, pacelt šito, izdomā savus faktus kaut kāds, bļet. Prospekt, bļet. Es neesmu prospektos, es gribētu būt prospektos daudz, bet es neesmu. Bet pohuj. Skatos maziņš un vēl tirsīgs, saules brillēs reperīts. Atgādina Eazy-E, bet divreiz mazāk štekerīts. Mazais Eazy-E, labāk paliec mājās necelies, jo nopirku no Suge Knight vakcīnu pret reperiem. Tu laikam nepatīc nevienam no šī krasta. Es neko neprasīju, taču ļaudis paši raksta. Stāsta, kā tu bezbailīgs pa telefonu blato, līdz džeki atbrauca no saldus un iedeva pa kastroli, bļet. Kucas nevar klāt tev piekļūt, bļa, redzot tevi čiepas, paliek slapjas tikai lietu. Ar tādu tripu vispār brīnos, kā te iekļūt. Pohuj, tagad klausies faktus, kurus galdā liek. Jā, tavas CSGO rīmas bija gold, bet pats tu silvers. Nedzirdu pančus, jo katrs otrais tev ir fillers. Patiesība acīs kož, tāpēc nesā brilles. Uz UK ielām baidās satikt īstus drillers. Bez batla pamet repu lūdz, tā kā Maks Millers. Tevi nolasu kā zīlnieks, vari neko neteikt, tāpēc zinu tavu ikdienu. 300 darba stundas mēnesī un viena brīvdiena ar 5 džekiem hatonā, bļa, dzīvo kā dzīvnieki. Zinu katru tavu soli, eju tev pa pēdām tā kā papēdis ar zoli. Vai tavi panči, es jau redzu, kā tu noguri. Batlo, bļa, pret mani ir kā batlo, bļa, pret spoguli. Parks pajus rajonā pa 10. Uz poda diršu mērķis tā kā Hesī, es uz go, bet nāk šeit, jo esmu brok. Pats es sāk repot, jo man repo arī džog. Aizpisu no kuldīgs, jo man aizdina ar slogu. Paldies Dievam, vismaz YouTube'ā man ir feeds ar rodu. Jūs izklājieties manā priekšā kā sarkanais paklājs, bet tas vecī tikko visiem tavas kārtas atklājas. Suka, bļa. Ko tu bez reakcijas stāvi, jūs jau zinat, ko es izdaru ar džekiem, kas ir AFK. Jā, es nāku 3. gadu atkal sevi durstīt, jo sūtīt repakus mājās, bļa, tā ir mana funkcija, pider. Ok, Eju Šleiks ir jāatbildē, iedodam troks, Eju Šleiks otrajam raundam. Melošeik, let's go! Piemins Stormzy, bļa, man kauns, fujaks, shut up! Ko tu vispār zini, tomēr man shut up! Rūds jau tevi izpist, tāpēc Rūdboy, shut up! Vajadzēja atstāt rapnēm Rūds, mazais Rūdboy, shut up! Atnāc ielikt tev pakā. 13. janvāra diena. Kāds bez serpentīnas slidoja taisni cauri, kā pa 13. janvāra ielu. Pazud viss respekts, kad atlasēja izlacies, tu prost liek. Aizveries man jāskai, bļa, tu pidar, vēl pat nebija tavu vietu. Naktu pārtauc Kazimīru un tā blato vispār nepa tēma. Tev vēl vajag, bļa, rap kurs, reiks, tagad viens reklamē. Tu arī rapoji ar Žanu, bet nebija olas, prost dihead. Listen, neesmu pusīs, nevienam neļaušies pisev. Es iztīrīju viņam kabats, kas tur teica, ka Dīvo apzag. Tūlīt aplaupīšu spēli, arī serp pataisīšu pa nabagu. Tu jau 3. gadu pēc kārtas atnāc tieši tāds pats atkal. Es jau zinu tev no galvas līkumiem gatavāks par gatavu. Šitam serpentīnam es, bļa, iziešu cauri plakan.
Ap centra balto sienšu nokrāsošas sarkan. Es izšauju ārā smadzenes, lai viņi atkal neatrod sakaru. Kur itā suņi pavad, štā pasteigt cauri parkam. Tu esi, bļa, tāda kūts dzīmenei, jābūt 8. martam. Atvilkt savu house battle, vecīt nebūs aršana. Šajā fildā es tev pašam līkšu raut vagaša pacan. Man ir pāris dirty triki, jebkuram reipakam un battlam. Es uzroku pa viņiem dubļus un tad metos virsū kapam. Par to, ka visu laiku virspusēji huiņu, tu tikai dzen. F6 leiks tev tikko ieliks 6 pēdas zem. Mazais rūtboļ, visars lielā enerģija bez satura. Ja cīgurei novilk masku, tev vai fujek novelc to cepuru. Ja nenovilks, tu esi pusīs. Bet ja novelc, tu esi mana kūts. Dari, ko tu grib, tāpat tu papis liem, kur rapurs. Ja ar flow ir jāmaskē tev vara seklums. Tu nezini sūd par UK kultūru, tāpēc nahuj aplust. Tu nemīlš tās bungas un bastu, proši čeiso status. Zini, lūks, es Mercy, leiks uz track, būs kā sprinter. Pat ja izšaus kā salūds, būs uz nulēm, jo tu izdeg. Tev vajadzēja ņemt rapu novirzienu, ja tu gribējuši to vinnēt. Tagad swipoju tev nahuj, ja visu tev bakalauru pa Tinder, bļa, pants. Ok, labi. Trešais rauns, ka pirmkārt, kā jums patīk šis battles? Trešais rauns, serpentīns iesāk. Melo Shake, let's go! Lūdzu, klusumu apkārt! Melo Shake, let's go! Šautauts DJ Galactic, šautauts Banda Ozim, visiem, kas attīst drill kultūru Latvijā. Yeah, 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 yeah. Kā es varu būt homofobs, ja leksi gejs? Diskriminēt es netaisos, un esmu šeit. Tu izņem krānu sev no mutes, bet tev nav ko teikt. Vairāk funkcijas par tevi ir pat manai pripalei. Man šodien cita veida puškas ir sānos. Bruno uz tavām bērēm tagad biļetes vēl pārdot. Teici nāku kā Ronaldo, savākšu to kā post, bet atnāc kā Maguires un iesit pat savu vārdos. Tas nav flows, tu prosta netrāp uz beat. Es skanu tā kā Central C, tu skani tā kā Central stacija. Krūti bāri pirst, leks man līdzi nevar turēt, sūdi palt pa virs. Tāpēc uz batlu viņš nāk palsapurē. Banda dzīvo, paceļ ego, metu kilo, velku tīro. Nāku pēc tā siera, es pat negaidu līgo. Laiks ir dārgs, bet drāžu tevi pa brīvo. Repa spēlē dzimumu nav pēc 9 mēnešiem gaidi sīko. Tavu sūdu nevar turēt, to vajag izmest. Vienīgais, kas tavu sūdu tur, ir tavas bikses. Savās dziesmās tu runā vēl par biznes, bet pabeidz iztikt 9 klases, bļavu, tas ir bizgets. Runā par to UK ting, bet baltāks bļa par majonēzi. No tevi šeit nav jēgas, kā biznes klasē Ryanair. Ja bijām prasi par mani info, drukā visu nakt, bet zinu par tevi vairāk suk. Tāpēc pīs nakt, tev ir panči par manu draudzeni, bet man ir fakti par tavu čiepu. Zinu to, ka tavai draudzenei ir no azartspēlēm liegums, jā. Un tas ir fakts, tu to labi zini pats, jā. Kamēr tu huj arī Anglijā, viņi tukšo tavu maku, jā. Kā es varu būt homofobs, ja leksi gejs? Man zvana pusfināls un saka, lai tu nahuj ej. Uz Angliju apakaļ picēs, ko tu šeit to pazaudēji. Tāpēc es jau pataupīju naudu tavai biļetei, suka, bļa. Kurien tu man sūti? Es no Kuldīgas. Es esmu no Kuldīgas, neesmu no UK. Info, tu netiks nekur tālu. Tu tikko fake info nomet bombas. Uz Angliju. Es pat nedzīvoju Anglijā, tu bombas, tas ir fake beidzās, tevi melē izmantot. Ok, labi, pēc tam parunāsiet par šito. Ieņem troksni vēlreiz! Lūdzu, tagad mierīgi visi, jā, mierīgi lūdzu. Pēdējais rauns šajā batlā. Leiks atbild un Leiks nobeidz šo batlu. Melo Shake, aiziet! Beats, klusuma lūdzu, tur aizmugurē arī vairāk. Aiziet! Yeah, shoutouts Galactīzi. Alright.
Jau 3. reizi tu saki, nāc uz 100, bet neviens netic vairs. Dzīvo blakus šleisaram, hudrīč, bet pats ir netīrais. Tev darētu paņemt dušai, bet atnāc prosa salī. 3. sezona znači trip, tu nebūs topboy galīgi, bļā. Steidz, ka esmu malstārs, nāk man iedev prospekt. Betlāk jūmaņu kopī, davai pistaisīt savu motrep. Moš nevajadzēja salīdzināt, par žūrī kaut ko topī. Bet man zaļi balš tie reperi, kas ir prosti viens otru kopī, bļā, pat teip jums ir vienādi. Kjūman zaņāš tašī, tu priekš strīmo tā kā trēks Marko pandu prasīja. Bet nahuj vispār Marko, tu viņam iedev, bļā, to feed. Ja viņš samiksoja tā, ka tev pa, bļā, nedzird uz tā beat. Un kāpēc albumu sauc 8, kaut kāda huiņas tās tik. Es īsto iemeslu laikam par tev pašu tad labāk zinu. Ķip, dzīvus aicinājums tev esot turēt rokā mīt. To albumu nesauc 8, jo tu tālāk par to 8 nevar tikt, neviens vairs netic un nevienam vairāk nepis. Tu tālāk par to 8 neesi ticis un nekad netiks. Kā liesma acīs jau sāk dzīst, Džeks izskatās izmis. Atkal sanāks tāpat izkrist, tikai šogad laiks tev izpīs. Tev betlos nespīd trofeji, tavs eitmāli jūrmāls šosei. Viņam maziņā un beimas unīts domā, ka viss baigi foršei. Bet tev pārāk liela rutīna jau. Emīlija būs dusmīga, jo atkal papasējiem būs jādod žēlsirdības pusī. Iedod kāds tai puci mint, jo am him un sūkā pīm. Atkal papis 4. finālā 8 negā tik pis uz riņķi. Tik pis uz riņķi, 8 negā tik pis uz riņķi. Tik pis uz riņķi, 8 negā tik pis uz... Es paliku dzīvus ar 9. reizi, čištais pusīs mirs. Šitā nebūs tā reize, kad lauz tavs 4. fināla lāsts tiks. Es viņu jau tavu nav. Šito pants nosauc Jāstrās bēris, dejoju uz tavu kapu, lai šitais čista būtu tavs last dance. Bļā, pis mājā. Nezinu, bet es noķēru to priklu. Es dabūju to priklu. Nu, ja tu atcerējies, to man... Yeah. Ok, ieram troks šim batlam vēlreiz. Ļoti labi. Ceturtdaļfināls. Jā, tagad žūrijā būs vārds, vispārējais paklausamies. Un vispārēji. Ok, labi, šajā etapā mums ir 5 žūrijas cilvēki, tāpat kā jebkurā sezonā ceturtdaļfinālās mēs sākam ar 5 cilvēkiem. Mēs neatradām 5. laicīgi un neatradām 5., kas būtu objektīvs un tam līdzīgi, tāpēc es atgriežos no 2. sezonas atpakaļ žūrijas sastāvā 5. sezonā. Un jautājums, vai es sapisīšu visu vai nesapisīšu visu. Bet jā, es visos šajos ceturtdaļfinālo batlos būšu pirmais, lai neizlēmtu likteni un lai jums neliktos, ka visi sarunāts, jā, un tā tālāk, jā, viss tas prikals. Ok, labi, iesim pie maniem žūrijas, pie maniem visām lietām tam līdzīgi. Es runāšu daudz mazāk nekā mani kolēģi, tāpēc, ka es nepierakstu, es atceros un visu tam līdzīgi. Bet jā, es iešu pēc raundiem un vispārējais. Tev pirmajā raundā tas sešnieks un to, ka es drāzīšu viņu kā vizlu, tas ir tāds most lielākais highlights pirmajā. Bet man likās uz pirmā, tu it kā, man liekas, nevis viņu kopēji, bet tu biji pārāk bez tās savas enerģijas un bez vispārējā. Leks ielica ļoti labi, kas ir svarīgi, uz tava bīta piemērojās, un tāpēc man pirmais rauns aiziet Leksam, pēc tā, kā viņš izklausījās un pēc visa. Otrais, man bija ļoti interesanti uz otrā bīta, pēc minūtes tur ir bedre, un kādā veidā jūs izmantosiet tajā bītā to bedri, tur ir aptuveni 2-3 sekundes caurums. Tu viņu neizmantoju vispār praktiski. Nu, tur bija šiņ, jā, bet es viņu nesajūtu. Jā, tas, jā, nu, bet es viņu sajūtu no tā visu, bet, nu, ķipā, kopējais tās, man patīk viņu vairāk, tāpēc, ka viņš uztaisīja to pauzu, serpentīnu pauzu, uztaisīja un tam līdzīgi, tas bija tāds lielāks šoks, bet tāds, ka cepurs, prikals, ahujēna, cool. Otrais rauns man vairāk aiziet no serpentīna puses tikai dēļ tā, ka viņš diezgan precīzi tevi nokopēja un vispārējo. Man tas patīk, un neviens to nebija darījis. Un ļoti ir forši, ka viņš to izdarīja, tāpēc, ka idejiski viņš zināja, ka tu skanēsi tieši tāpatās kā iepriekšējos batlos arī šodien, tāpēc viņš trāpīja iekšā. Trešais rauns no manas puses. Es uz ceturtdaļfinālu skatos uz to, ka mums ir jālaiž tas, kurš iespējams ir potenciāli finālists un uzvarētājs. Ceturtdaļfināla etaps ir ļoti svarīgs katrā sezonā, un tāpēc man ir jāskatās uz kaut kādu potenciālu.
Lai arī kā man liekas, arī Indas patikt un vispārējais, es nejūtu tavu flow attīstību. Man liekas, ka šajā batlā tev vajadzēja parādīt nevis to savu visu laiku pierasto flow. Mēs jau to sapratām, tev vajadzēja kaut ko citu mainīt. Rindas bez bazara, jā. Bet arī tajā pašā laikā viens saka, ka dirž par prospektiem, tu saki, ka dirž par tām azartspēlēm, jā. Nu tad jūs abi divi kapojat. Pohuj par to, aizmirstat par to. Bet galvenais tas, ka, es sagaidīju, ka tas ceturdaļfināls, ka tev nākot pirmais kaut kāds, ka ir nopietni, tāpēc mans punkts šajā batlā aiziet Serpentīnam pagaidām. 1-0. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir ceturtais, jaunais un arī atgriezušais čūvaks mūsu žūrijā. Iedodam trokstu Prīsens! Nu, čau. Es atgriezos tāpat kā Bruno no otrās, es atmodos, jā. Tā, es arī baigi nevārīšos daudz, bet pirmais rauns perfect in pocket ar beatu. Tu nedaudz ar flow piekliboji, prospekt prikals, jā. Kurš kapoja, kurš nekapoja, huizin. Punkts pirmajā raundā par Serbi. Come on, what the fuck, iedodat troksni, Trakie ananāsi, ble. What the fuck. Otrais rauns. Propi, šļirce, posteris, brilles, pocket izmantošana, viss ar kameru, prikals, insane. Visu laiku arī, kā Bruno teica, tu vilki, mēs jutām tavu enerģiju, viņu visu laiku tur bija flow, tu normāli gāji ar beatu, kačai pie afigēna. Tev atkal flowā, principā tas pats. Pockets, insanely izglāba tavu raundu. Es varētu iedot equal, kaut vai man liekas neliels pārsvars Serpim, es iedot equal, so punkts tev otrajā. Trešais rauns, akal, reāli, principā tikai un vienīgi ar flowu, pavilka Serpis. So, punkts Serpim no manis. Ok, 2-0. Nākamais, kas saka, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir mīsters. Kaut ko darīja ar tavu mammu. Iedodam troksni! Jā, es ar tavu mammu. Nav svarīgi. Paldies abiem diviem džekiem. Baigi krūti. Ej, tu dirs viens no labākajām batlēm, ko esmu redzējis. Vispār uztaisiet troksni abiem pujekiem. Pirmais rauns. Jūs bija tik vienlīdzīgs, man liekas. Jūs abi bijāt krūti savā veidā. Sākšu ar Serpentīnu. Man patika, ka tu varbūt negāji savā ierastajā ceļā ar flowiem, kas tev ir double times, aktīvi pist ar enerģiju. Tu parādīji, ka tu arī mazliet vari tā kā paiet atpakaļ mierīgāk paņemt, un tavas fiškas bija krūtas. Taviem pantiem paredzēts cita veida iestāde. Pantos turējās ilgāk nekā tu minetā. Ar to 6 niknēm Android 2G pat nepavelk. Drāžu vīzlu porziņas, tas krūti vairs nav aktuāli, tāpēc, ka numur 8 šogad ņems gredzenu. Bet vienalga, insane. Kas man prasījās no tevs, varbūt pirmajā raundā bija varbūt tieši tas tavs signatures, tā flowa dažādība varbūt. Bet man patika, kā tu piegāji, ņemot vērā, ka tas bija tikai pirmais rauns, tev bija ceļš izaugsmē. Tu pirmajā raundā bija pizģets. Atsauc uz to, ka viņš visu laiku krīt ārā ceturdaļfinālā, bumboja kā Palestīnu, ir traks League of Legends referents. Šitas čalis mid caur džungļiem pisu uz top. Crazy, man liekas, visiem gameriem tas ir tāds deserts. Reklamē seminārus par kripto. Gribi eiro, tev nav vīzija, papisīs kā Markus Srīva. Rītīgi krūti, tas bija New Yorker stils. Un sorry, ka spoiloju, jo tur ir inside info, ka Grijans filmē vlogus, un viņš nospoiloja netīšām rezultātus, tā kā krūti. Un Prospect Cyphers, tas bija tāds krūti, bet tur jautājums, kurš ko ķepo. Tāpēc, ka ļoti līdzīgi pirmais rauns. Otrajā raundā man likās, ka Leks bija pārāks. Ar Žanis Olas, jūs prost dikhedi, neļaušu pist sevi, tu esi tāda kūca, jābūt 8. martam, pat ja izšaus, kā salūdz, būsi 0, jo izdegsi, un novelc cepuru prikals, bļē. Tur bija, tas bija izspēlēts pizēts. Bet arī šeit otrajā raundā bija sagatavots un propi, ko es ļoti novērtēju. Bija vakcīna bilde, kur tu pa sejas dabūjies, tas bija pizēts. Par Macu Milleru no manis personīgi fuj, tāpēc, ka tas mans mīļākais repers, bet dope. Man patīk, ka jūsu nepersoniskās rindas šodien arī hitoja. Tas bija rītīgi krūti, ka jūs esat pie varbūt vispārīgām rindām piedomājuši, lai viņas ir interesanti. Jūs, džeki, abi divi pizģets.
Pēc raundiem 1-1, un tad trešais rauns 8 references uz albumu, pizdies kruts. Tālāk par 8 nevar tikt. 8 Mile Jūrmāls šosei. Tu papiski kā 8 pis uz riņķi. Man ļoti patīk tas, ka tu tik daudz references izdomāji uz to. Atkal ceturtdaļfināla lasts. Bet atkal man, ko mēs tev teicām pagājušais, man pietrūka flova dažādība. Un tu trešajā pantā vairs nelikies tik pašpārliecināts. Es saprotu, ka tas varbūt bija drill beats večuk, bet, zini, ir kaut kā pašam radošos veidos jāpieiet. Savukārt Serpentīnam bija, ka tu biji saģērbies imitācija, Central C reference, tur uz centrālu staciju, tas bija krūts. Vairāk funkcijas par tevi ir manai pipelei. Atnāc kā Maguires, iesit savos vārtos, azartspēles. Tur atkal, protams, UK references daudz un tā biļete. Es atkal nezinu, vai kas tur īsti, kas nē, bet krūti. Man liekas, ka tu biji mega krūts, bet Serpentīns bija ritīgi piestrādājis, jo viņam bija ko pierādīt vairāk, man liekas, un tāpēc es savu balsu atdošu Serpentīnam, bet pizdiets laiks. Jā. Ok, tas ir 3-0, un Serpentīns pirmo reizi iekļūst pusfinālā. Ok. Ev6 laiks ļoti labi, sagaidām divus vēl pēdējos viedokļus. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis. Kā ir troksni, kreisais krāsts, brīvruna projekts? Ots izsakās tāpat kā pišās ilgi. Un tā kā bija pirmais rauns, man likās diezgan vienlīdzīgi. Un es nevarēju saprast, kas īsti notiks tālāk. Un tajā momentā jau es sāku domāt par to, kurš no jums, ja turpināsies vienlīdzīgi, būtu vērtīgāks 3-7-1. Un tad notika otrais rauns. Es neatkārtošu panšus, jo te ļoti daudz sots pateic. Bet, piemēram, man ļoti patīk Serpentīna, ka uz tā bīta, ja es nejaucu otrajā raundā, bija tāds sajūta, ka es dzirdēju 3 čuvaks. Un tas ir pizdēs, tas ir ļoti forši. Un vispār uztaisam troksni, šim ir jābūt labākajiem, kas teikt ir līdz šim noticis. Un ar tevi Leks, nevis Fleks, ar tevi Leks. Otrajā raundā bija tā, ka viņš likās ļoti līdzīgs pirmajam, līdz izdarīt to cepuru sprīkalu. Tur bija pīzdēts, krauts, vienkārši aizgāja sūdā, un tad es domāju, ko notiek, ko tad darīt tālāk. Un kas man ļoti patīk, ka tev daudz varbūt nesprat to atsauc par Shug Knight. Ja kāds nezina, nostās to interviju par AIDS, viņš nogalināja Easy Ībļai. Tas man kā oldheadam ļoti patika. Un tā kā bija trešais rauns, man ļoti īstenībā patika Central C. Tā ieiešana un turpināšana 9 mēneši, tur par Ryanair, protams, visi rekvizīti bija arī forši. Un vienkārši, ja man ir jādomā, kā 3-7-1 ir jāattīstās tālāk, tad es atdodu balsu Serpentīnam, jo tas ir inčīgāks. Tu, manuprāt, esi daudzveidīgāks. Tu esi hella interesants, tev ir atsaucis ļoti daudz, bet tie ir gan fonētiski, gan pēc crowd control, gan pēc rekvizītiem. Manuprāt, 3-7-1 projektam vērtīgāks ir Serpentīns. Es atdodu balsu tev. 4-0 pagaidām ir, un pēdējā balsa aiziet un atdot Marko Ierontroks Marko kungam. Jā. Es nezinu, vai šonakt būs labāks battles par šitā. Bija fucking mega. Ja godīgi, es no šī battle varbūt pat gaidīju mazāk nekā es saņēmu. Props jums abiem. Bļē, dirsā. Karoča, sākam. Serpentīns, tu iesāki lēni. Tu biji smieklīgs, tā bija lēns par minetu. Tā bija par sešinieks un nickname. Tev pišķīt kaut kas bija paredzams, bet tad tu pateici par to, ka viņiem tās acis aiz brillēm pēc pīzdām izstās. Bija vienkārši smieklīgi. Bija lines par Vīzlu, bija lines par Angliju un Kuldīgu. Tas error lines man likās ok. Man nelikās, ka tās pirmais pants bija mega. Es sāku klausīties tevi. Tu arī lēni iesāki. Līdz tu sāki atkal bišķīt ieiet, un arī sākās rēcīgie line par to, ka tu manā grāmatā nākts 3. reizi, bet nedabūs bonusu. Riktīgi smieklīgi lines par to semināru un kripto.
par Markusu Rīvu. Par to prospektu sūdu. Es paskaidrošu, kā es to saprotu. Es to saprotu vairāk nevis kā capu, bet varbūt kā exaggeration, jo tā kā viņi ar Kjuman ir homie, viņi taisa muzonu kopā čomojas, viņš ierēdz par to, ka varbūt viņš nav uz prospektu Cypher. Es to nesaprotu, ka viņš kepo. Es drīzāk saprotu to, ka viņš vienkārši ierēdz par viņu. Es ar maziņu pārsvaru atdodu pirmo pantu Leksam. Kaut arī flow ziņā varbūt Serpentīns bija labāks, bet man bija šī tīņšīgās likās Leks. Otrajā pantā, jebal, šitas otrais rauns bija viens no krūtākajiem raundiem, kā esmu dzirdējis. Pirmkārt, Serpentīna pizdzets, cik tu fucking krūti iegāji. Vienīgais par to easy, man personīgi, es sapratu to prikolu, es arī esmu redzējis to Šugnaitu interviju, bet es bišķīt nesaredzēju to personīgo prikolu. Man likās, ka tu varēji tur kaut ko krūtāk ielikt. Bet still bija dope. Bet viss, kas gāja tālāk, sākot ar to bildi, kā tavi homie tevi atbalstīja, kā tu viņus izmantoji. Šārauts visiem homiem, kas atbalsta savus draugus. Yeah. Atkal bija kruts panš pa brillēm. Atkal tu paredzēji, ka viņš tā iztīsies. Bija ļoti laba parodija. Tu viņu nogalināji otrajā, un man likās, Leks salūzīs. Leks nesalūza. Otrajā Leks atnāca atpakaļ ar tādu pārliecību. Mēs varam uztaisīt troksni Leksam par to, kā viņš otrajā pantā atnāca atpakaļ. Jo ja kāds jums šitā pateiktu, jūs apdirstos. Un es pat neexagerēju to, jums būtu sūds biksēs, puik. Sorry. Tev bija atkal krūta atbildi, krūts lains par Žani un Olām. Tas prikols ar cepuri bija riktīgi rēcīgs, tā kā viņš tev riktīgi iebeitoja un tu noķēri to beitu. Un es nezinu, kam tas pants bija labāks, jo varbūt daudziem likās, ka Leksam bija labāks, jo tā bija atbilde. Bet mums jau tie panti jāvērtē objektīvi, kā viņi stāv. Pieņemsim, ja viņš repotu otro pantu vai otrādi. Kuram pants bija labāks? Es nezinu, varbūt pat tev, bet tāpēc, ka tā ir atbilde, varbūt liekas, ka tev. Un principā pēc tiem 2 raundiem mani nomāca šaubas, es nezināju, kam dot. Un man likās, ka 3. raundā tu riktīgi parādīji savu pieredzi. Tu neapstājies, tā bija mega rēcīgs lains par Maguire'u. Izsaka līdzjūtību visiem United faniem, Šarauts Fogelam. Bija ļoti smieklīgi par Raineru un biznesa klasi. Kā jau Odiņš laikam to pateica, jūs ļoti labi miksējāt basic uzdirsienus ar personīgiem uzdirsieniem. Vienīgais par to, ko es tev varu piepasties, viņš nedzīvo Anglijā. Jā, vairs nē, bet tu neizdarīji mājas darbu, fuik. Tev arī bija nice, tev arī pirms tam bija tas shut up prikols. Tev bija lines par Top Boy un 3. sezonu, kas bija nice. Top Boy, labs seriāls, iesaku. Laba skēma par mani. Kaina piekrīt, īstenībā Miks nebija tik labs tajā dziesmē, kas ir Serpentīna. Ļoti laba laina atkal bija bišķīt vairāk zem jostas vietas, bija bišķīt netīrāk, tas par rutīnu lainu, bija rēcīgs. Par astotnieku bija krūti, bet tas battles bija tik tuvs. Un tu man laikam tagad var pateikt, jo tu laikam biji šo sezonu mans mīļākais battle rappers. Bet viņš sēdi 3 gadus un viņš to pieredzi un zināšanas, ko viņš ir uzkrājis, izmantoja bišķīt vairāk nekā tu. Un laikam tāpēc man ir jābūt godprātīgam, jādod tev punkts. Bet ir 5-0, bet sajūta ir, ka būtu 3-2. Leks, visu uztaisam troksnī F6 Leksam. Nē, es atdevu Serpentīnam. Ok, 5-0, Serpentīns tiek pusfinālā. Vēlreiz iedodam troksni funkcijai F6 Leks. Sekojiet viņam visur. Tas fujeks var uzfrāgt. Mums ir prieks, ka tu biji ar mums sezonā, Večukiņ. Tu esi pelnījis, Večukiņ. Bet iedodam troksni Serpentīnam, kurš 3 gadus gāja uz pusfinālu. Ejo, tas bija 3-7-1 battles. Ja tu neesi te, tu neredzi vēsturi. Let's go! Nāc pie mums pasākumiem. Tas bija 3-7-1. 3-7-1.